Īstenībā es sen sapņoju par savu autoskolu. Es sapņoju par dāmu autoskolu. Un to ideju sadzirdēja viena cita sieviete. Viņa aicināja mani veidot autoskolu. Man tajā laikā vispār neviena nauda nebija iekrāta. Es saku, viņai nav naudas tādas. Viņa saka, labi, tad nāc strādāt vismaz uz automāta. Un pēc šīs pieredzes autoskolas sievietē es sapratu, ka nedrīkst nozagt iespēju visiem cilvēkiem mācīties labi autoskolā. Tad, kad bija jāizdomā vienā vakarā nosaukums, gājām cauri dažādiem nosaukumiem. Dēls bija galvenais atbalstītājs, viņš saka, kā sauksim skolu? Un es tur tādi izciltīgi zinot, ka mans vārds ir pazīstams Ogrē, Aijas autoakadēmija, jo es 10 gadus strādāju pie instruktāru. Viņš saka, nē, vārdus neliek nosaukumā. Es saku, ko tad liek? Piemēram, Jaguārs. Es teicu, atnāk savu teikni, jautās, kur ir tavs Jaguārs? Tev teicu, nav tā Jaguāra. Labi, viņš saka, varbūt tīģeris. Es saku, tīģeris, skaists dzīvnieks, lai ir tīģeris. Iesākus kā tikai instruktors, un tad es bieži vien redzēju tos trūkumus, kam likās, ka nav tik iemācīts, ka varētu iemācīt labāk, kas arī bija viens no motivācijām, kad aizsākt savu skolu, jo tu zini, ko vajag tam audzēknim, tad, kad viņš iekāps mašīnā. Interesanti bija man pašai personīgi, tad, kad es pirmoreiz lasīju teoriju, tad man bija mugura slapja. Likās, pieredze tev ir ar cilvēkiem, bet tas bija pilnīgi kaut kas jauns. Cilvēki bija sajūsmā. Tagad jau tas uzsitis roku un tu jau zini, un uz ko uzsvarus likt. Ja pirmā reize ar slapju muguru visiem likās, ka ir labi, tad šodien jau man pašai ir prieks par to, ko es daru. Tad, kad tu strādā par pasniedzēju un par instruktoru, tad visi cilvēki grib braukt ar tevīm, jo tā pirmā pieredze. Tā pirmā saskarsme ir ar cilvēku, kuram tu uzticies. Tev patīk, kā viņš lasa teoriju, viņš pie tevis grib arī braukt. Tas diezgan grūti ir nobīdīt pie kāda cita instruktora, bet ir tādi, kuri saka, ka tikai tādēļ viņi ir atnākuši uz šo skolu, ka grib braukt pie manis, tad es viņiem nespēju teikt. Esam arī atvēruši klasīt Rīgā. Pamazām komplektējās, vieta jauna, cilvēki vēl nepazīst. Ja Ogrē reklāma vairs nav vajadzīga, cilvēki vienkārši nāk, viens otram iesaka un ir apmierināti, tad Rīgā mazliet tas ceļš ir jālauž, skola ir daudz. Kamēr cilvēki iepazīst, konstatēs, kā apmierina viņu šī apmācība, un tad jau droši vien būs tāpatās kā Ogrē. Rīgā mēs esam mazliet paplašinājuši paketi, piedāvājam motocikla autovadītāja apliecības iegūšanu, BE kategorija, kas ir viegla automašīna un lielākas piekabes nekā tas ir atļauts B kategorijai un, protams, B kategorija. Tas notiek tā, ka viņš atsūta pieteikumu, pastāsta, kā viņu sauc, uzraksta savu personas kodu, pases numuru vai identifikācijas kartes, adresīti, telefonu numuru un līgums tiek sastādīts. Tad viņš nāk uz skolu, paraksta līgumu noteiktajā datumā, 6. otrdienās, ceturtdienās, Ogrē, 6. klasē un mācās. Braukšanas nodarbības mums uz šobrīd ir 7 instruktori. Visi ir labi instruktori. Visi cenšas savu darbu darīt pēc labākās sirdsapziņas. Mācīties braukt var sākt jau uzreiz. Nav jāgaida īpaši tur laiks, bet ļoti daudz cilvēku tomēr dod priekšroku tam, ka paveic teoriju pirms un tad dodās uz braukšanu. Jāņem vērā, ka iznākušas jaunas ceļu satiksmes noteikumu grāmatiņas. Gan ar kļūdām jau un labojumiem, bet noteikumi mainījušies diezgan radikāli. No 1. janvāra šī gada ir ļoti gan šis tas uzlabots, gan šis tas sabojāts. Es atļaušos droši kā pasniedzējs teikt, ja? Bet noteikumi ir noteikumi, likumi ir likumi, un tad jāiegādā šāds grāmatiņas. Mēs arī skolā piedāvājam iegādāties par zemāku cenu nekā tas ir veikalā. Tātad nav obligāti jāskan uz grāmatnīcu, var tepat skolā arī tikt pie grāmatiņas. Un, protams, jābūt lielai centībai mācīties, jo, lai cik labs skolotājs šeit stāv priekšā, bez mācīšanās nevienā skolā nekas nebūs. Praksa rāda, ka skolu ir daudz, bet tādu, kas kvalitatīvi to lietu grib darīt, ne visu ir tik daudz, cik gribētos. Un mēs cenšamies piedāvāt to pašu labāko, cik vien ir tas iespējams. Es nekad negribētu, ka cilvēki pārraksta satiksmes noteikumu grāmatiņas. Es gribu, lai viņi saprot jēgu un dzīvo ar to, pēc tam visu dzīvi, nevis tikai nokārtot testu. Un es visiem gribu, protams, novēlēt, lai tie sapņi, kas jums ir izsapņoti par autovadīšanu, motovadīšanu, kas mums arī tagad nāks klāt Rīgā, lai tas jums izdodās un lai jums nekad nav vilšanās tad, kad jūs esat uz ielas, lai jūs mākat lietot to, ko jūs esat iemācījušies. Nevienmēr jūs visu darīsiet droši vien pareizi un perfekti, bet esiet uzņēmības pilni paturēt visu to labo, ko jums autoskola iedeva.